Liepāja ir atpakaļ uz lielās hokeja kartes. Pludmales volejbols, pludmales tenis, kas ir milzu kopiena Liepājā. Man pat ir bišķiņa aizvainojums uz Latvijas Olimpisko komiteju, ka mēs 2 gadus pēc kārtas šo zelta ķieģeli nedabūjām. Pirmā veiksmīgā, sekmīgā sporta klase valstī. Hallē jābūt pilnai, kas par tev arī tur ir jābūt. Spēlēm augstākā līgā, spēlē savējie. Mums ir jāiedod jauniešiem tāda multisporta prasmes. Čau, Salvi! Čau, Kaspar! Izstāst man, no kura sporta pasākuma tu esi atskrējis tagad? Šodien no futbola stadiona. Lieliski. Nāc piesēdi, parunāsim. Ne par velti es tev jautāju, no kura sporta pasākuma tu esi atskrējis, jo tevi var pamanīt te jau visos sporta pasākumos un norisēs pilsētā. Labs novērojums. Sports ir mana dzīve, kas man patīk. Man patīk sports, viss man dzīve ir bijis sports, es esmu sportojis pats un šobrīd tas ir arī darbs. Tas arī darbs, tā kā rūpēties un attīstīt Liepājas sporta dzīvi, tāpēc man ir prieks būt gan basketbolā, gan hokejā, gan volejbolā, gan vieglatlētikā. Faktiski visos sporta veidos, ar ko vien Liepāja nodarboties, labprāt esmu klāt. Un kas ir tavs sporta veids, ar ko tu esi nodarbojies, vai tā sirds tev deg par? Es domāju, man jāsaka paldies maniem vecākiem. Vecāki man tētis ievirzīja futbolā. Līdz ar to jau faktiski no bērna kājas futbols ir mans sporta veids. Un jāsaka godīgi, sports man ir devis daudz, futbols man ir devis daudz. Arī personības izaugsmei, saskarsmes. Tu jau zini, kā komandas spēlētājs arī tu esi. Un komandas sports dod milzu pievienotu vērtību dzīvē. Jā. Tad tev arī Liepājā ir ko darīt, un tomēr sporti tik daudzi, un futbols tai skaitā. Un futbols tā skaitā, un hokejs, Kaspar. Un hokejs. Hokeja pavasars. Hokeja pavasars ir sācies. Tā kā tu lītās gan mani varēs sastapt hokeja arēnās, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Liepājas hokeja sezona šogad ir faktiski noslēgusies, vēl tikai paši mazākie spēlē vēl drusku, bet hokejs, tā ir tēma, kas ir visai mūsu ģimenei sirdī, un atbalstam gan Liepāju, gan Latviju. Un hokeja sakarā mums ir tikko arī brīnišķīgi panākumi, ko? Tu domā Liepāju? Vai Latvijas bronzu pēc dažiem gadiem? Nē, es runāju par Liepājas U17 komandu. U17 tikko izcīnīja zeltu, par ko mums visiem Liepājā ir milzu lepnums, bet jāsaka tev godīgi, Kaspar, kad hokeja saime Liepājā ir lieliski pastrādājusi, un mēs esam top 4 Latvijas komanda. Ne tikai U17 vecumā, bet arī U15 vecumā un jaunatnes attīstības hokeja līgā. Tas ir tāds baigi labs rādītājs, lai mēs ar pārliecību skatītos tagad uz nākamā gada septembri, uz šī gada septembri, uz nākamo sezonu, kur mēs, kā tu zini, atgriežamies Latvijas virslīgā, jeb Baltijas hokeja līga, kā to tagad sauc, un Liepāja ir atpakaļ uz lielās hokeja kartes. Paturpinot nedaudz par hokeju, tad mēs vēl parunāsim par to, kā tas viss ietekmē un kā tas viss nonāk, bet līdz gala rezultātam, bet šobrīd par tādu to virsotni gribētu pajautāt par Latvijas valsts vienību, kā mēs iesākām par hokeja pavasaru, tad vai tev zināms, cik apmēram šogad varētu būt liepājnieki izlasē pārstāvēti? Tas droši vien būs arī Vitoļiņa lēmums. Bet tas, par ko ir prieks, ka tādi Liepājas skartie hokejisti katru gadu izlasē ir vairāki. Bet, ja mēs skatāmies tādi, kas ir arī nākuši no Liepājas puses, es ceru, es ticu, ka gan Balcers būs sastāvā, gan Egle būs sastāvā, gan Mamčiš būs sastāvā. Mazums vēl kāds mūsējais pārliecina galveno treneri, treneru štābu, un atbalstot Latvijas izlasi, mēs atbalstam arī mūsu džekus, un, protams, ka tas ir milzu emocionāls pacēlums arī mūsu jauniem hokejistiem, ka viņi redz, ka, Liepājā spēlējot, tu vari kļūt ne tikai par labu cilvēku un veiksmīgu dzīvē, bet arī par lielisku hokejistu un spēlēt jau uz pasaules lielākajām arēnām. Tas ir ļoti vērtīgi. Nenoliedzami. Ko, Salvi, esam pie Liepājas ledus halles. Un stāst par hokeju, par jauno sezonu. Liepājas hokeja meka, vai ne? Un rudenī, Kaspar, pilna hali būs ar līdzjutējiem. Liepājnieki ļoti gaida mūsu virslīgas komandas atgriešanos. Tie būs lieli svētki. Rudenī Baltijas čemps sākas ar mums.
lieli svētki, un tu jau zini, kad mūsu džeki spēlē tātad arī izlasē. Jā. Un vai tu esi dzirdējis, kad mūsu džeki Mamči Čēglē ir DJ ģērbtuvēs? Un ko viņi liek? Liepājas roks skan arī izlases ģērbtuvēs. Tā kā liepainieki mīl Liepāju arī ārpus Liepājas, jā. Yes, džeki, mēs ar jums pasaules čempioni. Un tas nozīmē, ka arī nākošais jautājums, ko es tev gribēju uzdot, ir saistīts ar šo te visu. Kāda ir nozīme sportam pilsētā un kā tas veidojās un kāds ir tas? Tad viens ir tas, ka mēs varam lepoties ar lieliem sasniegumiem, ar starptautiskiem sasniegumiem, bet ir taču vēl šī pievienotā vērtība sportam pilsētā. Pilnīgi noteikti. Tas viss jau sākās ģimenēs, jau no bērna kājas. Katrs tas teiciens kustīgā miesā vesels gars. Veselā miesā. Veselā miesā vesels gars, jā, tiešām. Nu, lūk, redzi, ir jāsporto, ir jākustās. Un visu cieņu jauniešiem, kas nodarbojas ar kultūras lietām, ar dažādām teātra un debašu lietām. Viss ir svarīgs, viss ir nozīmīgi. Bet sports iedod kaut kādu tādu milzīgu adrenalīnu devu un tādu daudz dzīves mācības. Un tas, par ko man ir prieks, kad Liepājas sporta dzīve ir ļoti jaudīga. Tu zini, ka mums ir vairākas sporta skolas, tu zini, ka mums ir virkne tāda interešu izglītības pulciņi jau no bērndārza jau vecuma, tas ir tenis vai futbols vai florbols. Bērni tiek iesaistīti sportā. Un tas ir pašvaldībai, es pat teiktu, viens no svarīgākajiem uzdevumiem bērniem, jauniešiem nodrošināt iespējas sportot. Nodrošināt iespējas sportot ar to sporta veidu, kas viņam ir tuvāks, kas bērnu ģimenēm ir tuvāks. Un tad, ir baigi svarīgi, lai ir uz ko tiekties. Tad jaunietim ir jāsporto, bet skaidrs, ka viņam jābūt kaut kādai motivācijai. Kā mēs tikko par hokeju runājām, tad jaunieši redz, kad mūsu džeki spēlē izlasē, spēlē Nacionālā hokeja līgā, un tas viņiem ir skaidrs stimuls. Bet hokejs jau nav vienīgais sporta veids, mums ir daudz sporta veidu, arī individuāli sporta veidi. Un šeit ir svarīgi, lai mums pilsētā ir labi sakārtots bērnu un jauniešu sports, kas ir labs, bet mums ir vēl pilnveidojuma iespējas. Un tad savukārt ir tāda piramīdas augša. Tad mums ir vietējā komanda, agrāk to sauc par meistaru komandu, tagad to sauc par virslīgas komandu, ja par augstākā līmeņa komandu, kur spēlē arī pieaugušie, bet arī jaunieši tiek iesaistīti. Lai no mūsu sporta skolām jauniešiem ir nākamās izaugsmes pakāpiens. Man ir prieks, ka mums virkni sporta veidos Liepājā šī sistēma strādā ar pilnu piramīdu. Un tur arī notiek tā aprite, cik es zinu, tad, piemēram, basketbolā ir tā, ka bijušie basketbolisti, kas ir izgājuši šo te ceļu no sporta skolas uz profesionālo karjeru, tagad kļūst par treneriem savukārt, un tepat tās Liepājā trenē arī jauniešus un tā tālāk. Šī cikliskums arī tajā visā ir. Jo treneri mums ir pietiekoši daudz un pietiekoši labi, vai ne? Absolūti, jā. Treneri mums ir pietiekoši daudz, un redzi, par profesionāliem sportistiem jau kļūst relatīvi neliels skaits audzēkņu, lai varbūt sākotnēji gan jaunieši paši, gan vecāki sapņo, ka mēs tur būsim super zvaigznes. Bet tas nav lemts visiem. Tas ir ļoti smags darbs arī tajā skaitā. Tāpēc ir tas scenārijs arī, kad pēc sportista karjeras beigām jaunieši vai tad Liepājnieki kļūst par treneriem, Liepājnieki kļūst par tiesnešiem tajā skaitā. Liepājnieki iesaistās fizioterapijas lietās. Tātad viņi dzīvo šai sportā, un tur jau nav tikai profesionāls sportists. Tur ir virkni profesijas, kurās iesaistīties, un tas tev pavēr skaidru tādu dzīves attīstības ceļu. Un nemazāk svarīgi šajā jautājumā ir tas, kur trenēties. Pastāstīja par sporta infrastruktūru, kā mums ar to veicās, kas ir pēdējos gados tapis, vai ir vēl kādi plāni? Jā, pareizi saki, tad no vienas puses ir svarīgs saturs. Tur cepuri būtu man cepuri noņemt treneru priekšā, sporta organizāciju vadītāju priekšā. Tas ir tiešām darbs ar sirdi un dvēseli tajā tēmā. Bet infrastruktūra ir nākamā lieta, stadioni, telpas, arēnas, kur trenēties. Jāsaka godīgi, ka mēs esam laimīga pilsēta, mēs esam iespēja pilsēta. Man ir grūti iztēloties sporta veidu, ar kur Liepājā nevar
nodarboties. Tad ir sporta bāzes ļoti labi sakārtotas. Jā, tas prasa arī mētiecīgu darbu, tas prasa finanšu resursu, uzturēt šīs sporta bāzes. Neviena ēka, tā teikt, ar gadiem nekļūst svaigāka, visu laiku ir jāuzfrišina. Un necik sen, kas par to jau zini, kad pirms 2-3 gadi nav, man liekas, pilni apkārt. Futbola halle tika atklāta. Tagad futbolisti nevar iedomāties, kā tas bija spēlēt tur ārā uz mākslīgo segumu, bet ārā vējā lietu. Visi grib spēlēt hallē. Tāpat tās par tenisu halli. Visi grib spēlēt hallē, nevis vairs skolu zālēs. Un vēl virkni darbi ir šo gadu laikā, pēdējo pāris gadu laikā paveikti. Daugavas stadionā varbūt cilvēki to baigi nemaz nav piefiksējuši, bet tribīnes bija jārekonstruē, jo jumts bija, tā kā es teiktu, tādas kritiskās robežas, apgaismojums Daugavas rezervas laukumā. Un tā te varētu turpināt, bet tas nebūtu, nav tā teikt, viss, ko mēs varam. Mēs varam vēl labāk, mēs varam vēl vairāk. Un mums jau ir tāds sarakstīns ar nākamajām sporta bāzēm, kurām vēl būtu jātop. Un šeit es gribēju papildināt arī to, kad tu jautāji, grūti iedomāties, kurš no sporta veidiem, un es domāju uzreiz par ziemas sporta veidiem, bet arī tur mums ir bobsleisti. Mums ir medaļoti bobsleisti, tā kā mums ir hokejs tas pats, un tā kā arī tur mēs esam pārstāvēti, lai gan mēs tomēr esam tā pilsēta, kur visretāk, visticamāk, ka ziemā ir sniegs. Jā, tu man pieķēri pareizi saki, ar bobsleju nodarboties tādā līmenī, kā stumdu bobu un lekt iekšā būtu grūti Liepājā. Bet mums ir bobsleists, mums ir bobsleists un vēsturiski vairāki bobsleisti. Bet šeit ir atkal, mēs patinam bildi atpakaļ, tad tajā brīdī liepainiekiem bija svarīgi nodarboties ar vieglatlētiku, kļūt spēcīgiem, kļūt pārliecinātiem par sevi, attīstīt ātruma īpašības, un tad tu sev pielāgo attiecīgi šajā gadījumā bobslejam. Bet gan jau, ka mēs vēl kādu sporta veidu tiešām varam atrast, ar Liepājā ir izaicinājums. Tad mēs sāksim būvēt sniega trases slēpošanai, lai gan varbūt, ka vajag. Ir taču arī Lietuvā piemēri ar iekštāpām, ne? Tas jādomāt par biatlonu attīstību. Bet atgriežoties pie jautājuma par tām lietām un infrastruktūrām, kas vēl ir plānots, vai tu vari pastāstīt par to nedaudz sīkāk un kā tur izskatās tā nākotne mums šajā te visā? Jā, mums ir vairāk tādi izaicinājumi. Es teiktu, tādi patīkami izaicinājumi. Vienkārši ar darbu mēs to varam labi realizēt. Viena liela lieta noteikti ir smilšu laukumi. Mēs zinām, ka vasarā viss ir forši. Ir pludmale, ir kāpas, kur mēs arī no vēja varam paslēpties. Ir pludmales volejbols, pludmales tenis, kas ir milzu kopiena Liepājā. Man prieks par to. Bet mums ir tikai viens laukums zem jumta, kas šobrīd ir manēžā. Un tas, ko mēs redzam, liepājniekiem ir jābrauc vai no uz Rīgu, vai uz Klaipēdu, lai spēlētu. Un tas nav līdz galam labi. Līdz ar to tas ir viens skaidrs akcents. Tātad smilšu laukumi vairāki zem jumta, siltumā. Tas ir viens no mūsu prioritāriem jautājumiem. Ko vēl esam atstaigājuši līdz pludmalei. Un šeit stāsts par iespējām. Par iespējām spēlēt smilšu spēles. Jā. Kas par kur gan mēs, tad mums ir milzu kopiena, kas pilsētā spēlē gan pludmales volejbolu, gan pludmales tenisu, kā tu zini. Un mums ir superīgs iespējas, kad es šeit pludmales zonā, esam kāpām un jūru, un tur iekšā kāpās. Tur izšķīgs iespējas spēlēt vasarā. Diezgan tagad arī jau pie plus 5 grādiem cilvēki spēlē. Bet tomēr tas ir ierobežots laiks, vai ne? Bet ko darīt ziemā? Jā. Un ziemā, tu zini, ka mums ir risinājums, ka mums ir uzņēmīgie liepainieki, privāta institīva, kur mēs atbalstam, kā vien šobrīd varam, lai jau cerams pēc gada uztapt smilšu laukumu zem jumta. Lieliski. Un es ļoti ceru, ka tur hallē būs tikpat fantastisks smilts, kā šeit pludmalē. Iespējams labākās smilts pasaulē. Tieši tā. Tāpat mēs zinām, ka, lai gan futbola laukumus pilsētā ir daudz, tomēr ar mākslīgo segumu, ar jaunākās paudzes zālāju, mākslīgo zālāju, mums būtu vajadzīgi vēl daži laukumi. Mums ir daudz zaļie laukumi no dabīgo zālīti, bet viņi ir izmantojami reāli no jūnija, teiksim tālu, līdz septembrim varbūt. Ļoti īsu laika posmu, tie ir daži mēneši gadā. Līdz ar to mums vajag vēl dažus šos laukumus, lai mēs varam, tā teikt, nenoslogot tik ļoti. Teiksim, tagad ir silts laiks, bet zālīt nevar iet. Kur jauniešiem iet?
viņi joprojām spēlē hallē, uzpūpēm hallē. Vai ir Daugavas rezerves laukums, kas ir faktiski vienīgais. Tad mums vajag vēl dažus tādus laukumus. Un, mēs zinām, ka mums ir arī milz izaicinājums ar vingrošanas tēmu. Ar mākslas vingrošanu, tur mēs risinām, neiet tik ātri, bet es domāju, ka arī vingrotāji ir pelnījuši savas mājas, tur, kur mēs esam, jāsaka godīgi, agrīnā stadijā. Tad jaunas mājas principā, ja? Vai? Jaunas mājas visdrīzāk, jo esošajās ēkās mēs neatrodam iespēju, tur ir specifiskas prasības, griestu augstumi, un tā visdrīzāk ir jauna būve, bet par vingrošanu, tur mums ir jāsāk strādāt, lai mēs tiktu vismaz līdz tādai fāzē, kā ir tikuši tenisisti, pludmales tenisisti un volejbolisti, kas jau ir bišķiņ jau tāds ceļš paiets, un tur mēs redzam jau tādu gaismu tuneļa galā ļoti skaidru. Un vēl arī runājot par 2031. gada jauniešu olimpiskām spēlēm šeit Liepājā, es zinu, ka ir nepieciešams arī peldbaseins, lielais 50-metrīgais. Respektīvi, mums ir pietiekoši daudz arī tādi izaicinājumi. Tā skaitā šī ir brīnišķīga lieta, kā jau mēs arī iepriekšējā reizē mazliet pieminējām. Šī ir ļoti liels pasākums. Un iespēja mums parādīt sevi no labākās puses, bet ir vajadzīgi šie mājas darbi, kur ir jāsagatavojās. Pareizi saka, peldēšana tad šajā Eiropas jaunatnes olimpiādē, jeb sporta festivālā, peldēšana ir obligātā disciplīna. Un tas faktiski ir šobrīd vienīgais tāds būtiskais norādījums no komisijas, no Eiropas Olimpiskās komitejas, kad ir vajadzīgs peldbaseins, 50 metru peldbaseins. Mums ir 2 peldbaseini 25 metru gari. Diemžēl mēs viņus nevaram salipināt kopā, lai būtu 1,50. Tad šis ir jārisina. Mums ir dažas idejas, lai nebūtu jābrauc ar šo sporta veidu uz Klaipēdu vai uz Rīgu. Mums ir dažas idejas, tā skaitā iesaistot aizsardzības ministriju. Redzēsim, kā mums tas veiksies, bet katrā ziņā varbūt neatkarīgi no tā, vai mums izdosies jau uz 31. gadu uzbūvēt šo 50 metru baseinu, šis Eiropas jaunatnes olimpiāda Liepājā notiks. Tas ir lieliski, vai ne? Un tas ir brīnišķīgi. Absolūti, jo redz, tas, ko sports dod, no vienas puses mēs runājam, ka tā ir tā kustība un dzīvesprieks, bet tas arī ir milzu ekonomiskais pienesums pilsētai. Milzu ekonomiskais pienesums ar sporta notikumiem. Piemēram, es nezinu, vai tu esi pabijis Dobricau kausa futbols, bērni. Pilns stadioni ar bērniem, pilns stadioni ar vecākiem. Un tās ir 2, 3, 4 dienas, kā kurš turnīrs un kurš ir vecāki. Viņi nakšņo mūsu viesnīcās, viesunamos, viņi pusdieno mūsu kafejnīcās, restorānos. Tas ir milzu ekonomiskais pienesums pilsētai. Tā kā sports ir ne tikai dzīvam organismam svarīga komponente, bet arī svarīga ekonomiska sastāvdaļa pilsētai. 23. gadā mēs saņēmām šo brīnišķīgo balvu, Latvijas Olimpiskās savienības balvu, zelta ķieģeli, vai ne? Jā, zelta ķieģeli par kā gada sporta pilsēta Latvijā. Pelnīti? 100%. 100%. Un man pat ir bišķiņa aizvainojums uz Latvijas Olimpisko komiteju, ka mēs 2 gadus pēc kārtas šo zelta ķieģeli nedabūjām. Ja? Bet būtu pelnījuši arī otro gadu pēc kārtas noteikti saņemt. Bet taisnība tev 23. gadā, balvu mēs saņem 24. bet par 23. gadu, tad mēs tikām atzīti par Latvijas sporta galvaspilsētu. Un tas ir milzu atkal nopelns sporta dzīves organizatoriem. Sākot ar vecākiem, kas ved savus jauniešus uz sporta nodarbībām, un līdz treneriem, līdz medmāsām, līdz fizioterapeitiem, tiesnešiem. Ja? Tur ir pilns spektrs, un tikai tajā brīdī, kad mēs sadalāmies rokās un kopīgi strādājam uz kaut kādu skaistu stāstu, tad tas izdodas. Un es ticu, ka tas ne pēdējo reizi šāds apbalvojums Liepāja tomēr. Lai vai kā mēs esam sportiska pilsēta, absolūti, vai ne? Ja mēs kopīgi čakli turpināsim šajā virzienā strādāt, tad būs nevienu gadu vēl šāds atzinums mums. Un nākošais jautājums no manas puses ir tad, kā un vai šādi sporta bāzes, jauniešu sports
pieaugušo sports profesionālais, vai tas var ietekmēt arī cilvēku iedzīvotāju skaitu Liepājā? Noteikti. Noteikti. Un to mēs arī šobrīd faktiski redzam. Tad es varu atgriezties pie tā, ko es teicu sākumā. Tad Liepājas, ja pašvaldības uzdevums ir bērnu un jauniešu sports. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir gan jaunieši, kas sporto prieka pēc, gan jaunieši, kas tiecas uz visaugstākajiem rezultātiem. Ja tāds augsta līmeņa sports ir tāds jēdziens. Un redz, tas, kas notiek, tad vecumā 12, 13, 14, 15 gadi vecāki redz, ka, hei, mans bērns var turpināt pilnveidoties Liepājā. Šeit ir veselības centrs, kas sako bērnu veselībai līdz. Mums ir iespējams labākie treneri valstī. Dažos sporta veidos pilnīgi noteikti mēs varam to 100% apgalvot. Ir daži sporta veidi, kur mums jāturpina attīstīties, bet respektīvi ir labi treneri, ir labas sporta bāzes. Un tas, ko ģimenes izvēlās, tā teikt, vai pārcelties visa ģimene, vai rast risinājumu, kā jaunieti pārcelt uz Liepāju. Tāds piemērs mēs tikko redzam hokejā, vairāki 7. klases audzēkņi ir pārcēlušies uz Liepāju, vairāki basketbolisti ir pārcēlušies uz Liepāju. Tā skaitā, nezinu, vai tu esi dzirdējis, Kaspar, bet mums ir sporta klase. Es teiktu, ka pirmā veiksmīgā, sekmīgā sporta klase valstī, sports, ko veidoja pašvaldība, bet galvenokārt ar privāto iniciatīvu, biedrības sports. Tātad 7., 8. un līdz arī 9. klase. Tātad ir vienas klase specializēta, kur notiek treniņi, papildus treniņi tiem, kas jau ir pēcpusdienas vakaros, notiek arī no rītiem treniņi. Tad ir sporta klase, kas no dažādu sporta veidu jauniešiem. Un arī uz šo klasi ir pārcēlušies no citām Latvijas pilsētām bērni uz Liepāju, lai šeit mācītos un attīstītu sev kā sportistu. Un tas tikai laika jautājums, kad šie jaunieši Liepāju iemīl, veido ģimenes. Un skaidrs, ka tas ir demogrāfisks jautājums. Tā kā sports pilnīgi noteikti atstāja pozitīvu ietekmi uz to, ko tu saki, uz iedzīvotāju skaitu pieaugumu Liepājā. Un te mēs esam Raiņa vidusskolas sporta laukumā. Kā redzams, šeit ir sakārtota vide, sakārtots laukums, un bez tā visa mums šeit vēl ir sporta klase. Kas par šeit Raiņa skolā mājo sporta klase. Un šeit es gribu pateikt milzīgi paldies šai privātai iniciatīvai, ko biedrības sports, proti Krišjāns Vēsmiņš un Maksims Bogdānovs inicēja. Un kopīgiem spēkiem šobrīd šis ir tiešām veiksmes stāsts. Jaunieši, kas grib sasniegt augstus sasniegumus sportā, viņi var mācīties, viņi var sportot. Un gan šajā brīvpieejas laukumā, šeit pie skolas, gan arī citās sporta bāzēs. Tā kā sporta klase ir tāda, kas ne tikai liepājniekiem ļauj sportot, bet mēs redzam, ka cilvēki pārceļās no citām pilsētām uz dzīvi Liepājā, lai tikai jaunieši varētu sportot un mācīties vienlaicīgi. Superstāsts. Lieliski. Lieliski. Un nākošais mans jautājums ir, mazliet atgriežoties par hokeja pavasari, tad jautājums ir par Liepājas hokeja klubu. Kā izdevās atjaunot? Jā, tas bija tāds skaists un vienlaicīgi sarežģīts stāsts. Jo mēs atceramies, ka pirms 3 gadiem jāsanāk, kad Liepāja izbeidza savu dalību Latvijas hokeja virslīgā, tur zinām apstākļu dēļ. Un tas bija brīdis, kad es arī ienācu, tā teikt, politikā šajā deputāta un vicemēra lomā. Un tas bija faktiski pirmais tāds lielais izaicinājums, kuram bija jāķerās klāt un jārod kaut kāds jēgpilna izēja. Jo vecāki bija neapmierināti, treneri bija nesapratnē, kas notiks tālāk. Līdz ar to jaunieši liela daļa demotivēti. Mēs redzējām, ka audzēkņu skaits hokejā strauji krīt. Jo skaidrs, ka vecāki redz, ka 14-15 gadīgajiem viņam šeit nav ko darīt. Viņi skatās, kur man būtu tālāk. Ja? Un kārdinājumi jau ir dažādās Latvijas pilsētās un arī ārpus valsts robežām. Tad soli pa solim, jāsaka godīgi, treneri ļoti labi pastrādājuši. Tā skaitā mēs vienojāmies, kad mēs piedalāmies Somijas līgā. Tātad U18, 18, 17 gadīgi jaunieši katru otro nedēļu, jau 2 sezonas devās uz Somiju, piedalījās, es teiktu, jau tādas uz Eiropas nopietnas līgas fona, pārbaudīja savus spēkus.
un veicās labi, un redz, soli pa solim ir izdevies panākt to, ka, kā jūs teicat, mēs esam visos lielajos vecumos top 4 komandu valstī, kas loģiski saka, ka mēs esam gatavi virslīgai. Protams, ka ir vajadzīgs arī pašvaldības atbalsts šai, tā teikt, piramīdas augšas komandai, un par laimi esam par to politiski vienojušies, negāja viegli, viedokļi atšķīrās, vajag, nevajag, bet redz, tas ir tas, ko tu saki, kad tam jaunietim ir jāredz izaugsme, tai piramīdai jābūt pilnai, un arī hokejā tāda mums ir vajadzīga, lai hokejs turpinātu dzīvot. Un hokejs ir atpakaļ uz Latvijas nopietnās kartes, par ko man liels prieks. Un rudenī, droši vien septembris būs tas mēnesis, bet būs arī pārbaudas turnīrs pirms tam, bet septembris būs tas mēnesis, kad sāksies jaunais čempionāts. Tā kā halei jābūt pilnai, kas par tev arī tur ir jābūt. Es tur būšu noteikti. Mēs tad runājām par un pieminējām vairāk kārtīgi šo te piramīdu. Un, tā kā tu tikko teici, tad augšpusē ir šis te lielais sporta klubs, uz kuru tiekties. Un mans jautājums ir nākošais par šiem te augšpuses tiem lielajiem sporta klubiem, kā basketbola klubs Liepāja, kā šobrīd hokeja klubs Liepāja un futbola klubs un tā tālāk. Kā tu redzi šos te top, tos lielos klubus, jo, kā zināms, viņiem ir vajadzīgs liels finansējums, lai to uzturētu, un tā skaitā tas nāk no pašvaldības, un ir šie te viedokļi dažādi. Vai mums ir jābūt medaļās, vai mums ir jācīnās. Skaidrs, ka ir jācīnās, ir jābūt labākiem, bet, lai būtu labākie, ir vajadzīgi arī liela finansējuma un liela tāda arī atdeve no pašvaldības. Vai tomēr mēs to varam arī kā savādāk? Jā, skaidrs, ka kaut kāds finanšu resurs ir vajadzīgs, bet redzi, pie tevis pieminētajiem jau sporta veidiem, par ko man liels prieks, ka mums ne tikai džeku sports attīstīs, bet arī meiteņu, dāmu sports. Jā. Mēs esam gan basketbola augstākā līmenī, apcīt to sudrabu šogad. Apsveicam meiteņus, jā. Futbolā mums ir dāmu virslīga komanda. Nezinu, vai tu pat esi bijis kādreiz uz meiteņu spēli, bet arī tur mēs esam augstākajā līmenī. Un, ja mēs vēl par nākotni runājam, mēs par hoķīti runājam, bet izskatās, ka mēs arī ar volejbolu varētu iestartēt augstākajā līgā Latvijā. Cerams, ka gan ar dāmām, gan ar džekiem. Tā kā plāni ir lieli, un florbols mums ir vēl jaudīgā līmenī pilsētā. Bet skaidrs, ka tajā augstākā līmenī, lai būtu, ir vajadzīgs kaut kāda naudiņa. Es uzreiz gan tev gribu bišķītiņu palabot, ka tā nav tikai pašvaldības naudiņa visos šais nosauktajos sporta veidos un vēl citur, bet galvenā nasta ir uz privātiem sponsoriem, tā skaitā kaut kur arī uz vecākiem, bet privātā naudiņa, un pašvaldības finansējums arī ir drusciņi klāt. Bet redzi, tas naudas apjoms ir atkarīgs no tā, cik augstu tu šauji. Ja tu gribi būt medaļās vai varbūt pat zelta medaļā, tad droši vien atkarīgs gan no sporta veidu, bet vajag diezgan lielus finanšu resursus. Jautājums, protams, vienmēr ir patīkami un visiem patīk uzvarētāji, visiem patīk čempioni. Man arī. Ko vēl esam Olimpiskajā centrā pie jaunā, brīnišķīgā stienu gleznojuma. Jā, riktīgi labs. Tev patīk? Man patīk Kristus, man patīk tas, ko viņš dara, man patīk čempioni. Un Liepājai patīk čempioni. Tu jau zini, ka Liepāja ik pa brīdim izšāda kādu pasaules līmeņa zvaigzni. Ne tikai Kristapu, mums ir vēl arī tenisisti, un vēl hokejisti, un daudzos sporta veidos. Bet kādos šķiet visi čempioni ir tik gari, pasties. Ko? Varētu būt. Laikam jābūt ļoti stāvtam, lai kļūt par čempioni. Un jābūt stiprām ģimenēm, kas atbalsta. Jā, par stiprām ģimenēm. Bet jāsaprot ir tas, ka tas vismaz no šī brīža kurpēm esot vicemēra pozīcijā, man ir būtiski, lai Liepājas jauniešiem ir tāda izaugsmes trepe. Tātad tu spēlēji sporta skolā, ja tu esi gatavs turpināt sportista karjeru, tev būtu jābūt iespējai spēlēt vietējā, tā teikt, lielajā komandā. Jā. Un tā ir tā sistēma, kur es redzu, ka mēs spēlējam augstākā līgā, spēlē savējie, mums Liepājniekiem īpaši patīk savējie, būs arī sirsnīgs atbalsts no līdzjutējiem. Pilnīgi piekrītu. Un es domāju, ka tur ir nošauti visi zaķi ar vienu šāvienu.
Skaidrs, ka ir kāds jāpieaicina, lai mēs tur nekultos pavisam, tur varbūt pa astes galu, bet man liekas, ka tas ir tas loģiskais un audzēt un ražot, ja tā var izteikties, ražot spēlētājus priekš nacionālām izlasēm, ražot spēlētājus priekš viņu izaugsmas jau Eiropas un pasaules līgās. Tas būtu tas modelis, uz kur mums jātiecās, lai mēs izskatāmies patiešām, ne tikai izskatāmies, bet arī jūtamies kā milzu laba sporta pilsēta. Varbūt jūs redzējāt, futbolu skaties? Jā, protams. Šogad tas ir īpaši uzskatāmi, bet arī iepriekšējos daudzus gadus futbola skola meta. Jā. Es pamanīju, zaļos skreklos. Protams. Jauniešus. Skaties. Un tur ir tieši tas modelis. Audzējam talantus, audzējam jauno paudzi, iespēlējam augstākajā līgā Latvijā. Un skaties, un šogad pat kas par rezultātiem. Un arī pēc tam viņi tiek lielākos klubos, un viņi pie lielākām iespējām tiek un nonāk jau nacionālajā izlasē un tā tālāk. Tad šī ir tāda trepe, kuru arī tu, cik es saprotu, redzi, vai ne? Tātad... Absolūti. Un skaties, ja mēs kādreiz varbūt pat bišķiņ tā kā iesmīkņājām par metu, jo atkal pārspēles, tie, kas futbolu zina, tie man sapratīs. Un tad mēs paskatāmies, mēs šobrīd esam bagāti ar 2 klubiem. Virslīgā futbolā. Mums ir FK Liepāja, mums ir FK Grobiņa, un abos klubos spēlē pa liepājniekiem, kurā vairāk, kurā mazāk, to jau skatītāji redz, un attiecīgi, kur tur ir sirds un dvēseli, par kuru komandu mēs fanojam. Bet līdzīgi, un šobrīd mēs faktiski arī ieguldot gan liels resursus, klubi iegulda liels resursus, bet mēs esam stipri zem metas. Ja mēs tagad tā salīdzinām, turnīra tabulā meta ir augšā, mēs pagaidām cīnāmies ar abiem klubiem izdzīvošanas zonā. Un mēs nedrīkstam noteikti aizmirst arī mikrorajonus un pieskolas laukums, kā mums ar tiem sokās, jo tie arī ir kaut kādā veidā daļa no tā, jo es ticu, ka bērni ejot ārā spēlējoties vēl pirmskolas līmenī, redz tos lielākos puikas, kas iet jau tur spēlē basketbolu, futbolu vai kā tā savādāk, un viņi tiecās arī pēc tam izvēlēties šo sportisko ceļu. Kā mums ar šiem laukumiem veicās? Jā, man liels prieks, ka tu šo tēmu arī aizskāri. Mums iet dažādi. Skola no skolas ir atšķirīga. Ir, kur mums ir izdevies labi sakārtot sporta bāzes, gan iekštelpas, gan ārtelpas. Ir, kur mums vēl jāpiestrādā. Pavisam svaigi ir Piemars skola, ir tikus pie jauniem, tā teikt, ārtelpas laukumiem, gan futbola, gan basketbola. Šobrīd, tūlīt vasarā arī Dzintars skola tiks pie tāda. Mums ir viens sāpīgs jautājums par Kalpaku skolu, kur mēs turpinām strādāt, lai arī tur būtu āra laukums. Savu esam Oskara Kalpaka vidusskolas sporta laukumā. Ja to tā var nosaukt. Jā, bet bērni te un skolēni sporto. Vismaz mēģina sportot un dara, ko var. Grosas basketbolu ir, vārti kaut kādi ir un... Diezgan dūli, kas par izskatās. Šī ir viena no skolām, kur brīvpējas laukumi ir jāsakārto. Šis laukums tiešām jau gaida labu laiku uz savu kārtu. Jo es jau spēlēju futbolu 25 gadus atpakaļ, tad, kad futbola klubā Varavīksne spēlēja. Laukums nav mainījies. Iedomājies, līdz ar to gan šeit, gan ir vēl vairāk skolas Liepājā, kur mums jāsakārto laukumu, brīvpējas laukumu, lai bērni var nākt spēlēt basketbolu, futbolu, volejbolu. Tā kā es domāju, ka šis ir viens no pirmajiem, kuriem ķerties klāt. Tieši tā, un darīt to nevis tikai skolā un stundu laikos, bet arī ārpus. Te ir pietiekoši daudz dzīvojamās mājas, kur apkārtnē noteikti bērniem būtu šeit iespēja attīstīties. Jā, un viņš šeit būs daudz. Tā kā mušas uz medus sabirs šo smuko laukumu, tad, kad viņš būs gatavs. Tā kā katrā mikrorajonā jauniešiem ir jābūt iespēja iet ārā un sportot, iet ārā un bumbot. Jo redzi, kas ir svarīgi. Mēs kādreiz, es nezinu, vai tu biji cik liels razbainieks, bet mēs kāpām kokos, lecām pāri žogiem, skrējām cauri niedrēm. Šobrīd tā kā jaunā paudze ir bišķiņ transformējusies, un tas, ko mēs esam daudz izstudējuši ar mūsu sporta cilvēkiem Liepājā, speciālistiem, kad
mums ir jāiedod jauniešiem tāda multisporta prasmes, tāda vispusīga attīstība. Viņam ir gan jāpaslido, gan jāuzspēlē futbols vai basketbols, ir jāuzskrien vieglatlētika. Tā, lai mēs veidotos, un tad jau tu vari sākt specializēties. Bet kur tu vari izmēģināt tos sporta veidus? Tev jābūt iespēja mikrorajonos izmēģināt tos sporta veidus ar džekiem vai ar meitenēm, aiziet uzspēlēt basketbolu, pabraukt ar skateboardu, ielikt tālekšanas bedrē. Un tas, kas mums vēl bišķiņ jāpiestrādā, bet mēs esam uzņēmuši labu kursu. Mums šiem brīvpējas laukumiem ir pat tāds plāniņš sagatavots, tā, lai būtu tiešām visos mikrorajonos šie sporta laukumi. Es domāju, ka virziens ir pareizs, un mēs vēl vairāk jauniešu spēsim kvalitīvi iesaistīt Liepājas sporta dzīvē. Paldies, Alvi, par šo sarunu. Paldies par ieskatu Liepājas sporta dzīvē. Tas ir svarīgi ļoti daudziem, un tu arī iezīmēji plānus. Tiecamies, ejam uz tiem. Mēs kopā mums viss sanāks. Liepāja var labāk. Paldies tev, Alvi. Vai kas par tikšanos. Čau.